Šodien uz sarunu aicinājis Elitu Kuzmu, kas ir Latvijas vēstniece pie Svētā krēsla, bet ne tikai. Un pirms neilga laika jūs sākāt savus pildīt vēstnieces pienākumus vēl vienā valstī. Jā, labdien! Ļoti priecājos būt atkal Aglonas svētkos šajā īpašajā laikā, kad braucam uz Aglonu, lai tai skaitā svinētu arī Latvijas un Svētā krēslā attiecības. Šī ir starptautiska svētvieta, ļoti nozīmīga arī katoļiem pasaulē. Un es patiesi joprojām pildu Latvijas nerezidējošās vēstnieces pie Svētā krēsla pienākumus, bet jau vairākus mēnešus tagad atrodos un strādāju arī kā vēstniece Amerikas Savienotajās valstīs. Un tas gan ir rezidējošais amats, vai ne? Arī jārezidē Amerikā. Jā, protams, ka pie Svētā krēsla nomainīt diplomātisko pārstāvniecību, tas prasa kādu laiku, un es ar lielāko prieku turpinu savas kompetences robežās šos pienākumus veikt. Un rīt, protams, arī mēs svinēsim šeit piedalīsimies galvenās svētku misas svinībās, un es esmu ļoti priecīga, tāpat kā citus gadus arī Latvijas valsts augstākās amatpersonas, arī valsts prezidents pagodinās šo notikumu ar savu klātbūtni. Aglonas svētki ir nozīmīgi ne tikai katoļiem, bet arī ārpus konfesijām un arī Latvijas cilvēkiem kopumā kā brīvības un arī reliģijas brīvības un arī mūsu valstiskās brīvības simbols. Un interesanti, ka šeit būs arī kāds Svētā krēsla vēstnieks, nuncijs, un tātad divi diplomāti arī satiekās šādā pasākumā. Jā, tā ir, un tā ir brīnišķīga tradīcija, ka nuncijs Baltijas valstīs, kurš rezidē Lietuvā, parasti vada galveno svētku misiju Aglonas svētkos, un šogad pirmo gadu tas būs jaunais nuncijs Baltijas valstīs, viņa ekscelence Gensvains. Un sakiet, kādas ir sajūtas būt par vēstnieci pie Svētā krēsla? Jo tās nav tikai tādas parastas starpvalstu attiecības, bet tur ir arī kaut kas sakrāls. Vai jūs izjūtat šo sakrālo? Tas ir ļoti godpilns pienākums, un es esmu ļoti priecīga, ka Latvijai ar Svēto krēslu ir vairāk nekā 100 gadu garumā lieliskas attiecības. Un gan garīgās Latvijas vajadzības, gan arī tās Latvijas vajadzības, kas te ir drošības, sociālās politikas, citās jomās. Svētais krēsls ir vienmēr analizējis un izpratis. Un 2018. gadā šeit Aglonā mums bija prieks sveikt pāvestu Francisku, kurš ieradās ne tikai, lai apmeklētu Latvijas katoļus un šo ārkārtīgi nozīmīgo reģionu kopumā Eiropai, bet patiešām arī godinātu mūsu valstiskuma 100-gadi. Un tādēļ, jā, šeit ir šie divi elementi. Svētais krēsls ir baznīcas valsts, un tomēr tā arī iesaistās starptautiskajā politikā, un mēs redzam arī centienus palīdzēt Ukrainai humanitārajos jautājumos, atbalstīt Ukrainas katoļticīgos, darīt visu iespējamo, lai taisnīgs miers valdītu plašākā reģionā. Arī tur Svētais krēsls ir līdzdalīgs, un mēs esam pastāvīgā dialogā arī ar Svētā krēsla diplomātiem un amatpersonām, bet arī ar garīdzniekiem, kuri pārzina situāciju tai skaitā Ukrainas draudzēs un humanitārajā laukā. Tā kā šie visi jautājumi ir jāskata
kopumā un jāstrādā Latvijas cilvēkiem un Latvijas valstiskumam. Un to es mēģinu savu pienākumu ietvaros darīt. Un kādi ir šie vēstnieces pie svētā krēsla ikdienas, kādi pienākumi vai aktivitātes? Mēs varam stādīties priekšā, ko dara vēstnieks, piemēram, Lielbritānijā vai Vācijā. Ir daudz ekonomiskie jautājumi jārisina, ir tas arī kādi studentu apmaiņas un kultūras liela apmaiņa. Kāda tas praktiski, protams, tā bija pāvesta vizīte, tas bija kaut kas laikam liels, bet ko vēl Latvijas vēstnieks pie svētā krēsla var darīt? Jā, Latvijai ar svēto krēslu ir noslēgts sadarbības līgums. Pamatā tas, protams, paredz status jautājumus katoliskajai baznīcai Latvijā. Bet šī līguma ietvaros, protams, mēs uzturam diplomātiskās attiecības, un vēstnieku uzdevums ir vienmēr arī analizēt un informēt, sekot līdzi. Pāvests ir ne tikai katoļu vadītājs augstākais, bet arī morāls un arī politisks līderis, un veicināt dialogu starp Latvijas amatpersonām, pāvestu, kā arī, protams, valsts sekretariātu un diplomātisko dienestu. Tas ir vēstnieka ikdienas pienākumu lokā. Tāpat mēs nekad neaizmirstam arī strādāt ar tā saucamiem Latvijas tēla jautājumiem. Un šeit mēs varam atskatīties uz mūsu ārkārtīgi bagāto kultūru vēsturi un to lomu arī, ko katoliskā baznīca un arī garīdznieki, piemēram, ir veikuši Latvijas Republikas dibināšanas gados un arī vēlāk. Arī trimdas laikā? Arī trimdas laikā, arī izglītojot garīdzniekus, kuri pēc tam varēja atgriezties un stiprināt arī valstiskumu no savas puses pēc tam, kad Latvija bija atguvusi neatkarību. Un ļoti būtiski ir arī ar šiem kultūras projektiem stāstīt plašākai pasaulei par to, ka Latvija nav jauna valsts, ka Latvija ir vairāk nekā 100 gadus senā demokrātiskajās tradīcijās balstīta valsts, kur vienmēr ir arī iestājusies par reliģijas brīvību, par solidaritāti konfesiju starpā. Tās ir lietas, kuras uzzina caur Vatikāna radio, piemēram, kurš raida vismaz 40 valodās un visā pasaulē. Arī plašākā sabiedrība, kura varbūt citādi tik daudz niansēs par Latvijas vēsturi nezina. Un, kā jau es minēju, vairāk nekā 100 gadu nepārtrauktām diplomātiskajām attiecībām. Un gan Svētais krēsls, gan, piemēram, Amerikas Savienotās valstis, protams, nekad nav atzinušas Latvijas pretlikumīgo okupāciju un inkorporāciju Padomju Savienībā. Un šī politika mums ir palīdzējusi atgūt neatkarību un būt ļoti veiksmīgai un ļoti sekmīgai valstī, gan no sabiedrības attīstības viedokļa, gan ekonomiski, gan arī dodot mūsu ieguldījumu, palīdzot tām tautām, kuras tepat netālu no šīm robežām cīnās par savu brīvību un neatkarību un par savām iespējām, tā skaitā brīvai reliģijas. Tad mums jautājums, ja gadījumā tas ir kāds diplomātiskais noslēpums, tad var to neatbildēt, bet vai Vatikāns kādreiz konsultējas ar Latvijas vēstniecību pie Svētā krēsla, lai noskaidrotu, kāds ir cilvēku noskaņojums vai sabiedrības doma Latvijā?
Es gribētu teikt, ka mums ir dialogs visos līmeņos. Protams, vēstnieks ir viens no līmeņiem. Un, piemēram, mums ir ārkārtīgi laba sadarbība 8 Baltijas un Ziemeļvalstu vēstniekiem ar Svētā krēsla valsts sekretāru attiecībām ar valstīm. Vienreiz pusgadā mēs regulāri tiekamies, lai neformāli runātu tieši par tēmām, kuras jūs minējat. Tādējādi mēs sagatavojam arī augsni amatpersonu kontaktiem par notikumiem Latvijā un par mūsu situāciju ziņo, es esmu pārliecināta, regulāri nunciatūra, tātad Viļņā rezidējošais nuncijs, kas ir Svētā krēsla vēstnieks Baltijas valstīs un Latvijā. Un šādā veidā informācija par to, kā dzīvo arī cilvēki, varbūt kopumā ne tikai, kas attiecas uz politiskajām un drošības tēmām. Vatikānam ir pieejama vairāk nekā varbūt citām valstīm, un tas tā ir arī, protams, kultūra vēsturiski un arī vēsturiski izveidojies, un to mēs ņemam vērā savā darbā. Tad mēs zinām, ka Latvija gaida jaunu vienu vai 2 bīskapus. Un tad tāds jautājums, vai Vatikāns rīko aptauju? Jā, mēs zinām, ka aptaujā kādus garīdzniekus, ne visus, bet kādu daļu no garīdzniekiem, aptaujā arī kādus baznīcā aktīvus lajus, kas iesaistās, kāds ir viņu viedoklis par vienu vai otru kandidātu. Vai Vatikāns jautā arī Latvijas vēstniecei pie Svētā krēsla kādu viedokli par vienu vai otru kandidātu uz bīskapa posteni? Šis gan nav mūsu kompetences jautājums, un tas patiešām ir katoliskās baznīcas pāvesta lēmums, kas acīm redzot tiek sagatavots procesā, kurš ir iekšējā Svētā krēsla un katoliskās baznīcas Latvijā vieta. Es zinu, ka noteikti nuncijam šajā jautājumā ir loma. Nuncijam ir loma, bet tātad Latvijas vēstnieks pie Svētā krēsla, viņas viedokli neprasa par kādu kandidātu. Konkordāts paredz vēlāk informēt, tad, kad lēmums ir pieņemts, proti līgums starp Svēto krēslu un Latvijas valdību. Tas nozīmē, ka jūs zinātu ātrāk to informāciju, nekā tas te publiski paziņots. To es jums nevaru tādā veidā tagad atbildēt, jo tajā brīdī, kad šie lēmumi tiek pieņemti, tad tie arī attiecīgi paredzētajā kārtībā nonāk līdz Latvijas atbildīgajām institūcijām. Jā, un līdzīgi kā tas ir tiem, kuri piedalās šajā aptaujā, viņiem arī subsekreto pontifiko, tātad ir noslēpums, kuru nedrīkst izpaust. Man liekas, kāds var pateikt, ka viņam jautāja, bet nedrīkst atklāt par kuru kandidātu jautāju un ko viņš tur īsti atbildēja. Es tagad uzzinu arī no jums, un tas ir mans darbs uzzināt un klausīties, ar kādu procesu pašreiz jūs arī, piemēram, esat saskāries. Mēs zinām, protams, tos parametrus, ja tā var teikt, par to, ka zināmā vecumā garīdznieki, kas ieņēmuši amatus, iesniedz attiecīgi pāvestam savas atlūguma vai atkāpšanās rakstus, bet tas ir pilnībā pāvesta lēmums un valsts
tādā veidā pašā procesā noteikti nav iesaistīta. Laikam līdzīgi kā mēs negribētu, lai kāda cita valsts iesaistās mūsu iekšējos jautājumos, tā laikam tas būtu arī pareizi, ja Latvijas valsts neiesaistās Svētā krēsla tādos iekšējos jautājumos. Jā, tas patiešām nav mūsu kompetences jautājums. Redziet, šis diplomātiskās attiecības, vēstnieku nozīmēšana, nuncija nozīmēšana Latvijā, protams, tiek lūgts agremāns, tātad Latvijas valsts piekrišana, un tā ir normālā diplomātiskā prakse. Bet attiecībā uz katoliskās baznīcas iekšējām lietām tādā formā šajā procesā tā nav mūsu darba kompetence. Jā, mums ilgāku laiku nebija nuncijas un nebija zināms, kurš būs nākamais nuncijas. Bieži vien citas valstis jau zināja, mums būs nozīmēts tas un tas par nākamo nunciju, tad Latvija nezināja, kas būs nuncijas. Es domāju, ka process bija ļoti, ļoti raids, jo nuncijas Raičs atvadījās no pienākumiem Latvijā parastajā kārtībā un tika nozīmēts par nunciju Romā, tātad par nunciju Itālijā. Un pēc tam nāca lūgums pēc agremāna nuncijam Gensvainam. Es tur neredzētu nekādu pārtraukumu šī gadījumā. Tad jautājums, vai jūs Romā, kad esat satiekaties arī ar bijušo nunciju Raiču? Jā, man bija tas gods un prieks pavadot viņa ekscelenciju valsts prezidentu, viņa dalībā pāvesta Franciska bērēs arī neformāli satikt nunciju Raiču. Un mums bija ļoti, ļoti, neskatoties uz skumīgo notikumu un iemeslu, kāpēc bijām Romā un Svētā Pētera bazilikā toreiz, mums bija ļoti liels prieks vienam otru satikt, jo ar nunciju Raiču tieši strādājām pie projektiem saistītiem ar Latvijas un Svētā krēsla attiecību 100-gadi. Un šī sadarbība bija patiešām ļoti, ļoti ražana. Mums izdevās izdot akadēmisku pētījumu par Latvijas un Svētā krēsla attiecībām 100 gadu garumā, gan nuncijas, gan arī, protams, Svētā krēsla valsts sekretārs Galagers atbalstīja, atsaucās mūsu toreiz ārlietu ministra Rinkēviča lūgumam, ka mūsu pētnieki var strādāt Svētā krēsla valsts sekretariāta arhīvos un piekļūt pirmo reizi dokumentiem, kad tika atvērti arhīvi pār tieši 20. gadsimta posmu līdz 60. apmēram gadam, tieši par to arī okupācijas laiku, par to, kā nunciatūra bija spiesta Latvijā darbu pārtraukt. Un es domāju, ka tā... Vai jūs arī varējāt piedalīties un nedaudz redzēt, kas tajos arhīvos ir? Es tagad redzu šos dokumentus grāmatā, un tas ir tiešām kaut kas paliekošs. Šāds projekts un šis ieguldījums, ko mūsu akadēmiķi, ko pētnieki varēja veikt un ar ārlietu ministrijas publiskās diplomātijas programmas atbalstu arī publicēt. Un, protams, tas bija tieši laikā, kad visa pasaule bija ļoti grūtā situācijā, cieta no Covid pandēmijas, dzīvoja neziņā par to, cik ilgi šāda ierobežotība un situācija varētu turpināties.
Un mums tieši šai laikā izdevās strādāt pie kaut kā ļoti nozīmīga, gaiša un paliekoša. Un tas man arī personīgi būs atmiņā no mana šī godpilnā posteņa un darba kā nerezidējušai vēstniecei pie Svētā krēsla. Un cik bieži jums sanāk braukt uz Vatikānu un tomēr tur būt kādos valsts uzdevumos? Jā, protams, tagad, kad jau es rezidēju Amerikas Savienotajās valstīs, parasti dodos tad, kad ir patiešām pienākumi, atbalsts amatpersonu vizītēm. Un tomēr mūsdienās var sekot līdzi un strādāt arī neesot ģeogrāfiski tik tuvu un veikt savus pienākumus. Tāpat laikā man jāsaka, es vēlos uzsvērt, ka šogad būs vēl viens ārkārtīgi nozīmīgs notikums Latvijas un Svētā krēsla, bet arī, protams, katoliskās baznīcas dzīvē. Proti svētceļojums, nacionālais svētceļojums uz Romu jubilejas gadā, kur pāvests Francisks ir pasludinājis par jubilejas gadu, un pateicoties Smelteru kungam un priesterim Rodionam Doļam, Latvijas svētceļnieku grupa, svētceļotāju grupa tiek organizēta, un bīskapa Stulpina vadībā no 21. līdz 28. novembrim dosies nacionālajā svētceļojumā. Un jūs arī būsiet? Es ļoti ceru, ka es varēšu arī piedalīties, un es ļoti ceru, ka varēs piedalīties arī pārstāvji no Latvijas valdības. Neaizmirsīsim arī, ka paiet 100 gadi kopš pirmā svētceļojuma no Latvijas kā valsts tieši šogad, un tas kaut kā noslēdz, ja tā var teikt, tieši šo ciklu, šo 100-gades ciklu, kuru mēs iesākām uzņemot pāvestu Francisku 2018. gadā šeit Aglonā un Rīgā, Rīgas pilī pie prezidenta Vējoņa, vēlāk svinot mūsu diplomātisko attiecību 100-gadi, pēc tam, kad Latvija bija atzīta 1921. gadā de jure, mēs ļoti drīz noslēdzām diplomātiskās attiecības ar Svēto krēslu, un mēs bijām viena no pirmajām valstīm, kas toreiz arī noslēdz konkordātu un lika pamatus ar to arī šai katoliskās baznīcas veiksmīgai darbībai Latvijā un arī mūsu attiecībām ar Svēto krēslu valstiskā līmenī. Tad jautājums, vai pēc konklāva, tad, kad jaunais pāvests Leons 14. aicināja visus vēstniekus pie Svētā krēsla uz tikšanos, vai jums arī sanāca piedalīties? Jā, protams, tie ir notikumi, kuros vēstnieku klātbūtne ir ļoti vēlama, un es patiešām biju pagodināta piedalīties pirmajā audiencē, noklausīties pāvesta pirmo, ja tā var teikt, starptautiskai auditorijai veltīto uzrunu, kurā skaidri izskanēja tātad šis ļoti būtiskais vēstījums par mieru visplašākajā nozīmē un arī par taisnīgu mieru Ukrainā un citās karadarbības zonās. Un mani arī personīgi ļoti uzrunāja tas, ka uzzinājām, kādu vārdu pāvests ir izvēlējies savam pontifikātam, proti Leons, jo, protams, kā vēstniece pie Svētā krēsla, bet arī kā Latvijas iedzīvotāji, es zinu, ka slaveno albumu Terra Mariana mēs dāvinājām no šīs teritorijas, no šīs Māras zemes. Mēs to dāvinājām tieši pāvestam Leonam 13. un viņš bija jau toreiz
zināms kā pāvests, kurš vēlas iet plašāk pie sabiedrības. Pirmais, kurš izmantoja mēdījus. Bija pirmais, kurš rādio uzstājās. Jā, tā var teikt, un tāpēc es domāju, ka arī ir labi, ka šī televīzija, kurai es sniedzu šobrīd interviju, ir uzsākusi darbību Latvijā, jo vairāk mums ir informācijas, jo vairāk mēs esam dialogā viens ar otru, jo tas ir labāk, mēs skaidrojam viens otram viedokli, dalamies ar piedzīvoto un zināšanām, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi tieši informācijas politika mūsdienās un arī šajā reģionā īpaši, kurā mēs pašreiz atrodamies. Un tātad jūs esat vēstniece Amerikas Savienotajās valstīs. Vai Amerikā ir vēl kāds vēstnieks, kurš vienlaicīgi ir arī vēstnieks pie Svētā krēsla? Tā, protams, nav parasta prakse, un es jau esmu vēstniece pie Svētā krēsla 5. gadu. Un, protams, ir jāveic darbs tik ilgi, kamēr ir šis amats, bet vispār tradīcija ir, ka nerezidējošais vēstnieks pamatā rezidē Rīgā vai kādā Eiropas valstī. Es arī uzsākot šo pienākumu, kā nerezidējošā vēstniece pie Svētā krēsla, tajā laikā biju valsts protokola vadītāja Rīgā, un tas bija arī tās tradīcijas ietvaros. Vai tas tāds citu vēstnieku vidū dot jums kādu īpašu statusu? Es domāju, ka īpaši status varbūt nē, bet tāpat laikā tas, ka ir šī papildus informatīvā telpa un šie papildus pienākumi, tas var palīdzēt kādā brīdī pamatotāk runāt par to, kas var būt vienā vai otrā aspektā tieši, ja tā var teikt, Eiropas centrā, Romā notiek arī kontekstā ar šiem centieniem, lai Ukrainā valdītu taisnīgs miers. Šis temats interesē daudzus. Un protams, ka ir zināms Svētā krēsla centieni humanitārajos jautājumos, īpaši Ukrainas bērnu atgriešanā savā zemē. Un, ja par tām tēmām neformāli var arī dalīties ar kolēģiem, tas ir labi un bagātinoši. Tā kā jebkura pieredze ir. Ja jūs pieminējat kolēģus, tad es jautāšu, kādas ir jūsu attiecības ar kolēģiem, piemēram, ar bijušajiem Latvijas vēstniekiem pie Svētā krēsla vai arī ar citu zemju vēstniekiem pie Svētā krēsla. Jo, mēs jau noskaidrojam, jums labas attiecības ar bijušo nunciju, ar esošo nunciju, bet kā ir ar saviem Latvijas kolēģiem vai kaimiņu zemju kolēģiem, kas pilda tādu pašu pienākumu kā jūs? Jā. Paldies! Attiecības ir ļoti labas ar visiem bijušajiem vēstniekiem pie Svētā krēsla, un it īpaši es vēlos uzsvērt to, ka ir iespēja viņus satikt šeit Aglonā. Es saku lielu paldies biskupam Bulim par to, ka šie ielūgumi vienmēr tiek izteikti arī bijušajiem vēstniekiem, un mums ir... Jums ir cerība, ka ies ar uz priekšu, bet varēsiet būt Aglonā. Man ir tāda cerība. Un, protams, šis ir ļoti labs veids arī, kā satikties, jo katram no mums ir pienākumi, varbūt ņemot vērā diplomātisko dienestu citās zemēs. Un es gribētu vēlreiz izcelt to, ka īpaši labas attiecības mums ir ar Baltijas un Ziemeļvalstu vēstniekiem šai grupai.
tās ir svarīgas jebkurā valstī, bet arī pie Svētā krēsla mēs sadarbojamies. Un es gribu teikt lielu paldies Lietuvas vēstniecei pie Svētā krēsla Sigitai. Viņa ir tā, kas palīdz mums, Baltijas un Ziemeļu valstu vēstniekiem, kā vienīgā rezidējošā vēstniece no mūsu vidus Romā. Un es esmu ārkārtīgi priecīga, ka šodien viņa privātā vizīte ir arī šeit, Aglonā, un viņai ir ļoti liela interese par šīs starptautiskās svētvietas attīstību, un mēs ļoti ceram, ka arī ziņa par šiem svētkiem, par šo starptautisko svētvietu arvien vairāk izplatīsies arī mūsu kaimiņu zemēs, un tā kā tas jau ir arī vienmēr bijis. Un vēl, jo savukārt Romā rezidē Latvijas vēstniece Itālijā. Vai kad jūs aizbraucat uz Vatikānu, vai jūs satiekaties ar savu kolēģi, kas ir vēstniece Itālijā? Jā, protams, gan koleģiāli, gan arī darba jautājumos, jo Svētajam krēslam ar Itālijas valsti ir līgums un vienošanās, ka it īpaši uzņemot augstākās amatpersonas, Itālijas valsts palīdz un nodrošina drošības jautājumus un citus svarīgus aspektus, kad mēs gatavojam vizītes vai tikšanās un viesošanās. Un šeit šī sadarbība arī profesionāli ir ļoti cieša. Un es izmantoju iespēju pateikt lielu paldies Elitai Gavelei, manai kolēģei vēstniecei Itālijā. Un, protams, ka arī, ja vien ir iespēja esot Romā, cilvēki gan privāti, gan arī profesionāli seko līdz Svētā krēsla jautājumiem, un tas ir, es domāju, bagātinoši. Bet pārstāvībai jābūt šķirtai, diplomātiskai pārstāvībai. Jā, liels paldies, tiešām ļoti interesanti bija klausīties, un es pat pieļauju, ja kāds pusaudzis klausījās vai jaunietis, viņš sāk domāt, varbūt tās es arī varētu iet studēt diplomātiju un kādreiz kļūt par vēstnieku. Šķiet, ka vēstniekam ir tāds ļoti interesants un gandarījumu dodošs darbs. Jā, es vēlos teikt, ka mana pieredze ir tāda, ka, lai arī tas nav viegls darbs, īpaši ņemot vērā, ka vienmēr ir jābūt gatavam ceļot, doties jaunā nozīmējumā, bet strādāt sabiedrībai un strādāt valstī, strādāt sajūtot, ka tam ir arī rezultāts un ka pienesums šeit ir plašāks arī sabiedrībai. Tas dod ārkārtīgi lielu gandarījumu, tādēļ es aicinu jauniešus vienmēr interesēties un domāt par diplomātu vai jebkuru starptautisku karjeru. Mēs esam neliela, ļoti veiksmīga un spējīga valsts, un bez starptautiskajām attiecībām mēs īsti iztikt nevarēsim. Un katoliskā baznīca jau ir universāla. Jā. Liels paldies par sarunu, un lai Dievs jūs svētī pārstāvot Latviju gan varētu teikt, tādā sekulārajā lielvalstī, gan arī garīgajā lielvalstī. Liels paldies jums! Paldies! Liels gods!